Nu ko, esam atpakaļ. Šodien dosimies uz Tīgaini un uz kaut kādām citām stacijām. Tāpēc, kad šodien es ātrāk sākšu braukt, parasti braucu kaut kādos 3, tagad es braukšu 12. Tāpēc, jā, braucam uz Tīgaini un tad es vēl izdomāšu pa ceļam, kur vēl. Jo tāpēc, ka es gribēšu maz kaut kāds 2-3 izņemt šodien, tāpēc šodien būs garāks video. Labi, tiekamies vilcienā. Nav labi. Kāpēc nav labi? Ir tāda lieta. Es izkāpu nepareizajā stacijā. Pirmo reizi. Tad jūs varat uzminēt, kurā stacijā es esmu. Pirms dažiem video tas bija. Es esmu biznesa augstskola turība. Otro reizi. Nu, vienkārši stulbi. Bet, nu, jā. Es pat nezinu, ko darīt tagad. Ar kājām neiet, vilciens iet atpakaļ. Es saku, vienīgais, ko darīt, ir jāizlaiž Tīgaini un jādodas uz nākamo pieturu. It kā es varētu paspēt uz vienu citu pieturu, bet es nezinu, vai man pietiks laiks. Tāpēc es pat nezinu, ko teikt šobrīd. Es domāju, vienkārši daram tā. Ja es būšu tajā pieturā, tad es nofilmēšu. Ja nē, tad tiekamies vilcienā un es dodos uz nākamo stāciju, jo es izlaidu šo stāciju. Jā, stulbi. Labi, tiekās. Ak, Dievs, es skriešu, tāpēc, kad es sapratu, ka es varu paspēt. Es varu paspēt uz vienu citu stāciju, kas šajā līnijā ir. Un es viņu neesmu izņēmis. Es ēlšu, reāli, es tikko skrēju. Tā ir jauna stācija, kas tajā līnijā ir. Tā ir... Es iekāpu gandrīz. Tā stācija saucās Bieriņi, jeb bērnu slimnīca, un viņi nesen atvēra. Praktiski viņu atvēra 12. jūnijā, un es uz viņu paspētu. Un viņi ir Atgāzenes vietā, tā kā ne tieši precīzi lokācijā, bet tā kā, nu, viņi aizvēra tieši tajā pašā dienā. Un tāpēc, jā, es vienkārši tagad skriešu gar dzelzceļu. Nu, sliedzi tur, bet es neskriešu, es skriešu pa ceļu. Un cerams, ka es paspēšu. Un ja es paspēšu, tad nofilmēšu jauno stāciju. Un tad Tīgaini brauksim citu dienu. Bet nē, viss kārtībā. Mēs vēl tāpat brauksim pēc šīs stācijas uz citu vēl. Tā kā uz Tīgaini nebrauksim vēlreiz, bet mēs brauksim uz citu stāciju. Pēc tam mēs brauksim uz, laikam, Babīti. Un tad brauksim uz, nezinu, laikam Baložiem, tas ir arī Jelgavas līnijā. Vai arī brauksim vēlreiz uz Tīgaini. Tāpēc, jā, es daudz nerunāšu, man ir jāskrien, es gribu paspēt. Tāpēc tiekamies stacijā. Vecā stacija, kuru aizvēra, tā ir Atgāzene. Un tagad, laikam īstās jāiet pa sliedēm, tā būs ātrāk. Nē, lai arī iesim tur. Labi. Skrienam tālāk. Bieriņi, bērnu slimnīca, pieturas punkts atrodas Rīga-Jelgava līnijā. Pieturas punkts Bieriņi, bērnu slimnīca tika atklāts 2024. gada 12. jūnijā. Bieriņi ir pirmā pietura, kas tika uzbūvēta no jauna. Mēs esam, jā, tad mēs neņemam Tīgaini, mēs ņemam šo stāciju, kas ir Bieriņi. Un es teikšu tā, šī ir stācija, kas tikko tika atklāta, tāpēc baigi fakti nekāda nav. Es fiziski nevaru atrast nekādas, un viņi nav pārāk veci, lai atrastu kaut kādus faktus. Tāpēc, jā, tāpēc mums vēl ir 2 stācijas, mēs turpinam ņemt. Un, jā, tiekamies nākamajā stacijā. Babīte ir pieturas punkts Mārupas novadā, dzelzceļa līnijā Toņakalns Tukums 2. No 2023. gada maija Babītē nedarbojas biļešu kase.
Stacija ar sākotnējo nosaukumu Pulpe atklāta jau 1877. gadā kopā ar Tukuma dzelzceļu. Tagadējā stacijas ēka uzbūvēta 1926. gadā, tā atjaunot 1950. gadā pēc Otrā pasaules kara postījumiem. Vācu okupācijas laikā stacija saukt par Piņķiem. Esam Babītē. Tagad izkāp ārā, parādīt tikko staciju. Es teikšu, man liekas, tā ir ārpus Rīgas vispār stacija, ja kas. Un tā kā, manuprāt, vispār, man liekas, ka mēs izņemām visas Rīgas stacijas, izņemot Tīraini. Man liekas, viņi vēl saraidās kā Rīga. Tāpēc, jā, stacija ir, es teikšu, laba. Nav pamesta, iekšā arī viss notiek. Un tāpēc es domāju, viss ir izdevies. Laiks arī foršs, tagad lietas līst. Labi, es domāju, mēs dosimies tagad uz Tīraini, varbūt, vai uz Baložiem, es nezinu. Vienu no tiem, un tad beigsim. Tāpēc pagaidīsim vilcienu, un sanāk... Es gribēju vēl pateikt, kāpēc es nokavēju vilcienu. Es nezinu, kāpēc es nokavēju vispār. Es reāli nezinu. Es vienkārši kaut kas sajuka galvā. Vienkārši vienā brīdī bija tāds kāpjam ārā. Labi. Tad tiekamies stacijā nākamajā. Tīraine ir pieturas punkts, kas atrodas Mārupes novada austrumos pie Rīgas pilsētas robežas, dzelzceļa līnijas Rīga-Jelgava. Pietura atklāta 1928. gadā ar nosaukumu Tīriņi. Pašreizējo nosaukumu tā iegūst 1936. gadā. Mūsdienu pieturas punkts izveidos 1983. gadā. Ko mēs esam Tīrainē. Beidzot, mēs esam Tīrainē. Mums jau vajadzēja sākumā viņā būt. Bet, mēs vienkārši kaut kā izkāp nepareizi, bet mēs beidzot esam. Rekur. Tā šī ir Tīraine. Atkal jauna stacija. Atjaunota. Un īstenībā jau daudzās vietās ir atjaunotas stacijas. Tāpēc tas ir baigi labi. Tad ir ērti iekāpt jaunajos vilcienos. Bet, vecās stacijas arī nav slikti, tām ir vēsture. Tāpēc, jā, te ir šoseja. Šitis jau ir ārpus Rīgas. Šis ir Mārupas novads. Apmēram tā. Ko? Es domāju, nobeigsim šo video ar to, ka mēs šodien aizbraucām uz 3 stacijām. Es domāju, es jūtos labi. 3 stacijas zinu, kā izskatās tagad. Tāpēc paldies par skatīšanos un tiekamies nākamajā reizē.